Rudens ir zīmīgs ar jaunā mācību gada uzsākšanos, tomēr jaunas zināšanas un piedzīvojumus šoruden varēs gūt arī Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivālā. Lasīt prasmi apgūt un attīstīt var arī Raiņa parkā, kur nu pieejams grāmatu skapis. Paņēmām paskatīties, bet īstenībā ļoti priecīgi par grāmatu tādu skapīti, kur bērni var pienākt, palasīt un sev interesējušās grāmatas, jo mums kā vecākiem ir svarīgi, lai bērniem turpinās interesi ne tikai par tehnoloģijām jaunajām, bet lai saglabā interesi par grāmatām un zinu gan latviešu literatūru, gan arī ārzemju literatūru. Mīlestību uz grāmatu mēs tiešām audzinām jau no mazas mazotnes, un patiesībā iedīgļi šīm festivālām ir veidojušies jau daudzu gadu laikā kā atsevišķi notikumi, bet tagad mēs tos visus saliekam kopā tādā vienā lielā 3 dienu notikumā. Un pats svarīgākais, ka šajā notikumā viena no dienām ir skolu diena, kur ir iespēja skolēnam ikatram kopā ar savu klasi, kopā ar savu skolu iesaistīties šajās aktivitātēs. Un tad jau pārējās dienās kopā ar ģimeni. Siguldas bērnu un jauniešu festivālā gaidāmas gan izzinošas spēles, ilustrāciju izstādes, teātra izrādes un citi caur grāmatām, lasījumiem pildīti notikumi. Tāpat būs iespēja tikties un līdzdarboties darbnīcās ar autoriem un ilustratoriem no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un arī Norvēģijas. Tā būs Kristīna Rūšifte, māksliniece un autora no Norvēģijas, kuras grāmata ir visi skaitās. Un šai grāmatai jau norvēģiski ir arī turpinājums Visi ceļo. Un tā ir tāda savā ziņā unikāla grāmata, jo šķietami tajā ir pavisam maz teksta, bet caur ilustrācijām un tādiem āķīgiem uzdevumiem, jautājumiem, kurus var atrast grāmatas beigā. Bērns īstenībā pie grāmatas kopā ar visu ģimeni var pavadīt daudzas stundas. Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Renāte Punka pauž, ka svarīgi ir apzināties grāmatas lomu sabiedrībā, ka bagāta valoda, spēja izteikties un dažādas zināšanas ir cieši saistītas ar grāmatu lasīšanu. Mēs redzam, ka vienā daļā gan bērnu, gan jauniešu, gan protams, arī visu vecumu cilvēku šī vēlme lasīt joprojām ir dzīva. Mums gribētos, lai šo cilvēku būtu vairāk. Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls notiks no 6. līdz 8. oktobrim. Galvenās festivāla norises vietas – Siguldas Devons un Siguldas pils kvartāls. Nikija Krivāne, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.